Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Tajā kalnu dienā mēs padomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas. Jēzus saka, kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavēji, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zābi ir roka un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zābļi nerok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev lūdzām, lai Tu arī šajā vakarā nāc pie katra no mums un svētī Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīgi patiesība un dzīvība. Āmen. Ar šo dienu Kristīgajā baznīcā iesākas gatavošanās laiks mūsu kā kristiešu lielākajiem svētkiem, Kristus augšāmcelšanās svētkiem. No seniem laikiem šo gatavošanās laiku sauc par gavēņa laiku, bet nenotika senākiem par Kristus ciešanu laiku. Un jau no šiem diviem nosaukumiem mēs varam nojaust, uz ko katrs liek uzsvaru. Ja mēs šo laiku saucam par gavēņa laiku, tad tas norāda uz to, kas mums ir jādara. Mēs sevi izvērtējam, sevi pārbaudām un lūdzam Dievu, lai Viņš mūs maina. Bet ja mēs šo laiku dēvējam par ciešanu laiku, Kristus ciešanu piemiņas laiku, tad uzsvars ir uz to, ko mūsu Kungs Jēzus mūsu labā ir darījis un dara. Bet kas tad šajā laikā ir labāk? Likt uzsvaru uz to, kas jādara mums, vai uz to, ka mūsu labā ir darījis Jēzus? Tas ir labs jautājums, bet šķiet, ka šeit šīm abām lietām ir jādarbojas kopā. Gan tam, ka mēs sevi izvērtējam, gan arī tam, ka sevi izvērtējuši un pārbaudījuši, mēs pievēršamies īstajam spēku un dzīvības avotam, kas spēj mūsu ticību vairot, un līdz ar to arī mūsu rokas, mūsu kājas un citu gribēšanu uz labiem darbiem kustināt. Bet ir kāda lieta, ko es noteikti šajā vakarā vēlos pateikt. Proti, ka man nevisai patīk kaut kādi garīgie akciju pasākumi. Ko es ar to vēlos pateikt? Es vēlos pateikt, ka mums mūsu ticības dzīves ceļā nav vajadzīgi īpaši akciju pasākumi, kuros mēs kaut kā sevi, kaut kā vairāk sevi izvērtējam un tad atkal kaut kā vairāk cenšamies pie Dieva palīgi turēties. Tur, kur kristieši šo laiku ar uzsvaru dēvē par gavēņa laiku, tie kaut kā vairāk cenšas izvērtēt savu dzīvi, sevi pārbaudīt, sirdsapziņu izmeklēt, grēkus nožēlot un atturēties no kaut kādām lietām, kas traucē viņu attiecībām ar Dievu. Un ja tas ir tā, tad man ir jājautā, kas tad notiek pārējā laikā? Vai tad jūs sevi nepārbaudāt, sirdsapziņu neizmeklējat, ikdienā nepārbaudāt, kas jums traucē jūsu attiecībām ar Dievu? Tāpēc, ja tas, ko mēs garīgajās lietās daram, nedara mūsu ikdienai, tad no tā nav nekāds labums.
Jo nav nekāda jēga kaut kādā laika posmā savu garīgo dzīvi kaut kā uzlabot, bet pēc tam atslābt. Piemēram, ārsts mums izraksta zāles, kas mums būtu jālieto katru dienu, bet mēs sakām, nē, es šīs zāles lietošu 40 dienas, bet pārējā laikā nē. Es pieminēju to skaitli 40, ka tas ir tas skaitlis tās dienas līdz lieldienām. Tāpēc es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šis gatavošanās laiks nedrīkst būt kontrastā ar mūsu ikdienas dzīvi. Tātad, ja tas, ko mēs esam aicināti darīt, nav tas, ko mēs darām ikdienā, un tas nedara mūsu ikdienai, tad tas mums ir jāatmet. Ir jāatmet visa šī pašizdomātā reliģiski garīgā izdarība ar kaut kādu ēdienu šķirošanu, atturēšanos no kaut kādām lietām, kas mums traucē. Tam nav jābūt kaut kādam akcijas pasākumam. Tā ir jābūt mūsu ikdienai. Sirdsapziņas izvērtēšanai ir jābūt mūsu ikdienai. Atturēšanās un cīņa pret saviem sirdsaukiem ir kristieša ikdienas paradums, nevis kaut kāds akciju pasākums. Došu pāris vienkārši piemērs. Piemēram, tēvreizi, jeb mūsu tēvs lūkšana. Tā ir ikdienas lūkšana, jo lūdzam mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un tad tūlīt nāk lūgums un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Lūkšana pēc grēka piedošanas, tātad sevis izvērtēšana, nemitīga savu sirds alku nolikšana ir mūsu ikdienas lieta. Tad tālāk mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera 95 tēzes iesākas ar vārdiem, kurus mācītāji bieži citē. Mūsu kungs un meistars Jēzus Kristus sacīdams, atgriezieties no grēkiem, grib, lai visa ticīgā cilvēka dzīve uz zemes būtu atgriešanās no grēkiem. Tātad ne tikai pa svētdienām, pa kādām citām nedēļas dienām, bet kaut kādiem uzsaukumiem un aicinājumiem uz kādām garīgi reliģiskām izdarībām. Bet katru dienu visa mūsu ticības dzīve raksturošie vārdi atgriešanās no grēkiem, nemitīga sevis izvērtēšana, novēršanās no grēka, jeb grēku nožēla un nemitīga pievēršanās Kristus nopelnam. Bet ja mums ir jāizšķir, kas tad mūs patiešām maina, tad tie nav mūsu pašu darbi, mūsu veikumi, mūsu cīņas ar grēku, saviem netikumiem, gavēņi un tā tālāk. Vienīgais, kas mūs maina, ir Kristus. Ticībā satvērts Kristus. Tā ir svēto rakstu mācība. Šeit kāds uz gavēņa aktivitātēm sataisies kristietis noteikti varētu tad iebilst un jautāt, kur tas Bībelē rakstīts. Kur to var izlasīt? To varam izlasīt Apostoļu darbu grāmatā 15. nodaļā, kur lasām par kādu lielu strīdu. Tas ir strīds par to, ko tad pagāniem, jeb nejūdu tautām darīt. Vajag viņiem pieturēties pie jūdu paražām un citiem reliģiskiem noteikumiem vai nevajag. Vieni toreiz teica vajag, otri teica, ka nevajag. Un tad savu vārdu sacīja apostols Pēters. Viņš strīda kastumā sacīja. Un Dievs, kas pazīst sirdis, ir liecinājis par labu pagāniem, dodot svēto garu tāpat kā mums un šķīstīdams viņa sirdis ar ticību, nav licis nekādu atšķirību starp mums un viņiem. Ne ar kādu reliģisku noteikumu turēšanu, bet ar ticību, kas šķīstīja sirdis, citas tautas ir saņēmušas svēto garu un piepildījušās Dieva bērnu saimē.
To nepaveic kaut kādi darbi, bet ticība. Ticība, kas nāk no pasaulē labākās vēsts uzklausīšanas. Un pasaulē labākā vēsts ikvienam grēciniekam saka, tev ir piedots. Lūk, ko Kristus tavā labā ir darījis. Viņš ir nesis arī tavus grēkus, lai tu ar tiem nestātos Dievu priekšā. Viņš tavā vietā ir nesis visas Dieva dusmas un sodu. Viņš ņēma un nomaksāja arī tavu sodu. Viņš mīra pie krusta tavu nāvu, saņem grēku piedošanu. Nāc atpestīt to Dieva bērnu pulkā. Vai mums vajag šajā gatavošanās laikā sevi izvērtēt? Vajag. Bet to vajag arī pārējā dzīves laikā. Vai mums vajag atturēties no lietām, kas nostājas starp mums un Dievu? Vajag. Bet to arī vajag pārējā mūsu dzīves laikā. Bet tad, kad mēs nonākam pie jautājuma, kas tad patiešām mūs maina, tad atkal mūsu acis tiek pievērstas Kristus krustam, un mēs katrs sakām, tas ir par mani. Tas ir par mani. Tas ir par mani, lai es dzīvotu bez grēku nastas. Un šie vārdi, kas ir par mani, ir ticības jautājums. Kur nāk ticība šiem vārdiem, ka tas ir par mani, tur līdz arī nāk prieks. Tātad šis gatavošanās laiks, kas ir arī sevis izvērtēšanai un Kristus ciešanu pārdomāšanai, ir arī tam, lai mūsu prieks pieaugtu. Nāc, kungs, Jēzu, un vadi mūsu sirdis, mūsu prātus un mūsu domas, lai mēs spējam tevi vairāk iepazīt un iemīlēt, un mūsu ticība pieaugt. Amen.